Vēl viena brīnišķīga vasaras diena, ko es pavadīšu ar saviem brīnišķīgiem draugiem. Halo! Čau, Loti! Ko tu šodien dari? Labi, jā, skaidrs. Labi, tā. Laura, čau! Klau, es domāju, varbūt mēs varētu kaut kur aiziet šodien, lūdzu. Jā, es saprotu, labi, jā. Beatris? Atceries, es gāju ar tevi vienā bērndārzā. Evelīna man sauc. Ne, bet es domāju, varbūt mēs varētu tikties, tik daudz gadi pagājuši. Bet labi, ja tā. Acīm redzot, es šodien palieku mājās. Šis bija tas, kā jūs varētu pavadīt to dienu. Vai arī jūs to varētu pavadīt šādi. Situācijas, kad jūs zvaniet visiem saviem iespējamajiem draugiem un visi tajā dienā tieši atsaka, un tad jūs izvēlaties to dienu pavadīt vienkārši sēžot internetā un neko nedarot, bet jūs varat padarīt kaut ko daudz interesantāku par to, kā vienkārši skatīties YouTube visu dienu. Un īstenībā ļoti daudz aktivitātes, ko jūs tiešām varat izdarīt, kad jūs esat viens, un ir tāds, viss tās, ko visi zina, piemēram, istabas sakārtošana vai arī drēbu šķirošana vai kaut kas tam līdzīgs, un tas viss tā kā ļoti neinteresanti. Tā kā es ceru, ka šajā video es jums parādīšu kaut ko interesantu un patīkam jums skatīšanos. Lai diena iesāktos ar labu garstāvokli, mums no sākuma kaut kas jāpēta, tāpēc es jums parādīšu, kā pagatavot ļoti garšīgus cukīnī čipsus. Tiem būs nepieciešama olīveļa, sāls, pipari, dažādas garšvielas pēc jūsu izvēles, kā arī cukīni un, protams, kā arī siers. Sākt ar to, ka sagrieziet jūsu cukīni pēc iespējas mazākās un plānākās šķēlītēs. Tas ir izdarīts, visu ievietojam bļodā un pārlējam pāri ar olīveļu. Pievienojam klāt sāli un piparus un citas garšvielas. Vēlāk visu samaisiet ar rokām. Tagad izvietojiet šķēlītes uz cepamās plāts un pa virsmu uzkaisiet sieru. Varat likt tās cepties, un tagad tas ir attiecīgi, kā jūs vēlties tās diezgan tādas plānas un mitras vai pavisam kraukšķīgas. Tāpēc, ja jūs tās vēlties nedaudz mitras, tad liekat tās cepeškrāsnīs 15 minūtēm, bet ja jūs tās vēlties pavisam kā čipsus, tad uz kādu pusstundu. Un tad jums ir gatavs šķēlītes, varat izbaudīt. Vasara ir laiks, kad vajag eksperimentēt. Neviens jums nepateiks, ka jūs slikti izskatāties, vai to nedrīkst vilkt, vai tas nav atļauts skolā un kaut ko tam līdzīgi. Tā kā ņemiet visas drēbes, ko jūs vēlaties, un mēģiniet dažādas apģērba izskatus. Starp citu, visas drēbes, ko jūs redzat šobrīd, ir no internetu veikala Rosegal. Man ļoti patīk to kvalitāti, un es noteikti tur iepirkšos vēl. Tā kā linki ir aprakstā, ja kādam interesē. Kā arī jūs varat uztaisīt savu mini fotosesiju, vienkārši paņemot savu telefonu kameru un fotografējoties, kā to darīju es šeit.
Vasara ir laiks ne tikai, kad var eksperimentēt ar savu apģērbu, bet arī ar savu make-up izskatu. Jūs varat izmantot dažādas ēnas, violetas, zilas, zaļas, kā arī lūpas, dzeltenas, melnas un kādas vien vēlaties. Jūs varat izmēģināt dažādus make-up izskatus, piemēram, priekš festivāliem, vai arī uz koncertiem, vai jebkuriem citiem vasaras pasākumiem. Eksperimentējiet un esiet kreatīvi. Ja jūs esat viens no tiem klusajiem bērniem, kuriem nepatīk īpaši darīt neko traku un pārģērties, tad jūsu vieta ir parks. Dodieties uz tuvāko parku vai arī jebkuru citu vietu, kur jums patīk, un paņemiet līdzi kādu grāmatu. Man patiešām patīk parki, jo tad es varu pavadīt laiku svaigā gaisā, bet, protams, jūs labāk jūties mājās, tad labāk pavadiet laiku tur. Es vienkārši paņēmu savu mīļāko grāmatu, izsedzu sedziņu svaigā gaisā un vienkārši tur gulēju un lasīju grāmatu. D'être content, mais tu as blanc d'être content, mais tu as mal autant que moi. Pamēģini uzkāpt, tu vari šeit kāju, tas balerīna, davai. Domāju, vajag uzkāpt? Jā, davai. Davai, es tev ticu. Izmanto savu žirafas kājas. Davai. Tev nesanāk. Es ceru, ka jums patīk šis video, es ceru, ka jūs ieguvāt sev kaut ko jaunu. Šis bija arī mans pirmais Beauty Guru video reāli 5 mēnešu garumā. Es ceru, ka jūs to novērtiet, nospēlēsiet šim video like, kā arī subscribe manam kanālam un nospēlēt man follow Instagramā. Un paldies par skatīšanos, tiksimies nākamajā video. Aitā!